Pagājušā nedēļā Latvija un mūsu kaimiņi Baltijā piedzīvoja brīdi, kas vēl pirms dažiem gadiem būtu licis mums satraukumā aizturēt elpu. Uz mirkli darbu pārtrauca 2 kritiski elektroenerģijas savienojumi starp Igauniju un Somiju. Daudz no jums to pat nepamanīja. Gaisma nenodzisa, rūpnīcas neapstājās. Kāpēc? Tāpēc, ka tajās pašās sekundēs enerģija mums tika pievadīta no Polijas. Tas nebija nejaušs veiksmes stāsts. Tas bija rezultāts vairāk nekā 10 gadus ilgušam mērķtiecīgam darbam, Baltijas valsts sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem. Šis notikums ir simbols. Tas ir pierādījums tam, ka mēs vairs neesam vientuļa sala. Mēs esam daļa no spēcīgas un solidāras savienības. Mēs visi atceramies laiku, ka enerģētika nebija ekonomika. Tā bija politiskas manipulācijas rīks. Atcerēsimies, vēl nesen mēs bijām pilnībā atkarīgi no Krievijas gāzes. Bijām atkarīgi no Krievijas elektroenerģijas, lai nodrošinātu sistēmas stabilitāti. Mēs bijām ievainojami. Šodien mēs vairs neesam atkarīgi. Mēs paši kontrolējam savu drošību, un šī brīvība nav nākusi no nekurienes. Tā ir nākusi ar Eiropas Savienības atbalstu. Ar simtiem miljonu eiro investīcijām mūsu infrastruktūrā, mūsu elektroenerģijas sistēmā. Tas bija atbalsts, lai mēs būtu neatkarīgi, tas bija atbalsts, lai mēs būtu droši, un tas bija atbalsts, lai mēs beidzot būtu arī patstāvīgi. Bez Eiropas sabiedrotajiem mēs joprojām būtu ieslēgti sistēmā, kurā lēmums pieņem nevis tirgus vai likums, bet gan Kremļa intereses. Kopā ar Eiropu mēs esam kļuvuši nesatricināmi. Tas ir visas Latvijas un visas Eiropas uzvaras stāsts. Kolēģi, drošība nav tikai vadi un caurules. Tā ir mūsu spēja skatīties nākotnē. Šodien Eiropas klimata un enerģētikas politika ir jauns ekonomikas dzinējs. Mēs dzirdam arī skeptiķus. Daudzi saka, ka klimata mērķi ir pārāk smagi, bet paskatīsimies uz faktiem. Mūsu mērķi ir 3. zemākie visā Eiropas Savienībā. Vai tiešām mēs esam tik vāji, vai tiešām mēs nespējam izpildīt pašu minimumu, ko paši esam apņēmušies? Citi saka, ka enerģētikas pārēja ir pārāk dārga, bet jautājums ir, vai mēs varam atļauties to nedarīt. Katrs eiro, ko ieguldam zaļā enerģijā, ir eiro, kas neaizplūst uz citu valstu budžetiem. Katrs panelis, katrs vējparks un katra nosiltināta māja ir maza elektrostacija, kas padara mūs stiprākus. Jo mazāk mēs pērkam naftu un gāzi no ārpuses, jo vairāk naudas paliek mūsu cilvēku kabatās. Tā ir atbildīga pret nākamajām paaudzēm. Tā ir Eiropas jaunā konkurētspēja, un tā ir arī mūsu konkurētspēja. Jo pastāvīgāk esam enerģētikā, jo nesatricināmāk un drošāk esam kā sabiedrība. Mēs redzam, cik satraucoši ir situācija pasaules politikā, bet tieši tāpēc mums ir jāturpina arī iesāktais darbs. Mūsu enerģētiskā brīvība nav atrauta no mūsu aizsardzības spējām. Tās ir vienas monētas, 2 puses - iekšējā un ārējā aizsardzība. Vairāk nekā 20 gadu darba rezultātā mēs esam cieši iekļaujušies Eiropas Savienībā. Latvijā, NATO daudznacionālajā brigādē šodien plec pie pleca stāv 14 valstu karavīri. Mums ir izveidojusies strateģiska sadarbība ar Kanādu. Amerikās Savienotās valstis ir klātesošas Latvijā ar saviem bruņotajiem spēkiem. Šī ir droši pamati, uz kuriem mēs būvējam Latvijas ārpolitiku, un šī ir mūsu arī drošības ankura vētrainajā pasaules politikas notikumos. Godātie kolēģi, mūsu prioritātes ārpolitikā šodien ir skaidrāks nekā jebkad agrāk. Enerģētiskā neatkarība, jo bez tās nav suverenitātes un īstas pastāvības. Ilgspējīga attīstība, jo tā ir nākamo paudžu labklājība, starptautiskā stabilitāte, jo mēs esam stipri tikai komandā kopā ar sabiedrotajiem. Bet pasaule nestāv uz vietas. Kurš noteiks rītdienas spēles noteikumus? Tos noteiks tie, kuri ir drosmīgi, inovācijās balstīti un arī vienoti. Eiropas Savienība nav perfekta, bet tā ir mūsu savienība, kuras daļa mēs esam. Tā ir vieta, kur mēs ietekmējam lēmumus, un tā ir vieta, kurā mēs esam arī drošībā. Latvija ir daļa no šīs komandas, un šajā komandā katrs no mums ir svarīgs. Strādāsim tā, lai nākamreiz, kad kāds savienojums atslēgsies, mēs to tikpat droši pārvarētu kopā ar saviem sabiedrotajiem. Strādāsim tā, lai Eiropa mums būtu savi resursi un savas inovācijas, un strādāsim tā, lai mums un Eiropai būtu pārliecība par drošu un stabilu nākotni nākamajām paaudzēm.